mēs esam Skrīvu Pantarkā, bet šodien brauksim tikai pa vidējiem žampiem, nu jo viņi kā dodžampi, un arī pārējā trasa viņa diezgan sabojāta, tad mēs viņu nebrauksim. Tāds mazs ieskats, kā mēs braucam pa šitiem smukajiem dodžampiem. Jūs esat redzējuši, ka šeit blakus ir vēl vieni džampi, kuri tikai no Melnzemes, ne jau kā šie tā raseļi. Mēs viņu nebraucam, jo kāds slims cilvēks izdomāja nojaukt. Nu, mēs esam bēdīgi. Kaut kad mēs viņus rībildosim, cerams, ka drīz. Un mēs arī, ja mēs rībildosim, mēs arī par to uztaisīsim video. Un arī es domāju, kas tad tāds ir noticis šeit? Un šitas te kīkers ir nojaukts, taču vispār bija kaut kur šī tik augsta, nu daudz augstāk. Un arī viņi izņēma kaut kā ķieģeli. Un šeit lemīgs ir sabojāts. Un nevajag stāstīt, kas ar viņu ir noticis. Pārsvarā trenēsimies šitiem te, sezonai, tā kā jau silti ārā. Tagad mēs vienkārši brauksim un trenēsimies. One-handers. Un ja kas, viņš brauc daudz labāk nekā es, tad jūs labākus trikus no viņa sagaidīsiet. Es pamēģināšu šo te stem grabu. Pamēģināšu vienkārši manuālo uz visām. Baigi viegli. Mēģināšu iemest vipus. Protams, viņam sanāks labāk. Viņš daudz labāks. Un es tagad pamēģināšu. Tagad es mēģināšu no-handeri. Nu, one-handeri. Oh, yeah! Tagad pamēģināšu tapot pa kameru. Es mēģināšu massive vipus. Jā, viens nozdaivoju. Arī domājiet, kāda mums riteņi. Man ir NS-Bike Suburban 2007. gada. Man ir arī RockShox Daksha. Man ir Shelby Teibalto priepas. Tam priekšā gan aizmugurē. Man arī ir Dartmoor aploces no rati. Un vēl man ir speciālais sēdeklis. Es par to esmu ļoti laimīgs. Man ir Huswald stems un Shimano XT bremzes, kuras ir ļoti labas. Man ir Mongoose Fireball, rāmis, RockShox Daksha, Raceface stems, trotīva stūre un man ir lētās labās Shimano bremzes, Continental riepas, priekšā un aizmugurē, Shimano rumbas un tas arī ir viss. Dāvids mēģinās massive vipu. Tagad tā kā mums nav vairs ideju baigo, tikai kā mācīties trikus. Labāk sezonas sākumā tā nedarīt. Tad mēs izbrauksim šeit, pirmo taisni no Pantarka
Vienkārši, lai kaut kas jauns būtu. Laikojiet šo video un arī skraibojat, lai redzētu vēl šādus ļoti foršus video.